iet uz augšu. Es arī, ka gribam pavakt to garāku kaklu siltais. Tur viss, kas saka domā, tad kaut kas pazūd. Nu, te jā, vairāk momenti, tāpēc vienlaicīgi pirmā reize ar grūti. Bet, nu, tas sanāk galvenais ir uz augšu un fokus, kad ir šeit uz iekšu un tas spiest to astiet. Jā, nu, bet šitā ir taisa. Te jāiedomājas, ja, nu, varbūt tehniski, domāšais vairāk tehniski, ja, to mugurkaulu, jo viņš ir tāds, kā es būtu. Bet tā kā mēs velkamies, tev augšā velkās, un šitā asti, kas ir salicita, viņa ir tā, un tad tas sanāk, tā kā izstiepies pilnībā. Okay. Un tad jau pēc tam saliec kopā viņam, lai, nu, pēda, ja, un kakls. Lai viņš, nu, sāk jutāt. Lai jūt, jā? Jā. Jā, vēlāk. Ļoti daudz. Ir šeit labs tāds punkts. Jā. Ir parādījušās. Es jau fizioterapijā arī izmēkšu un vingroju. Tur līdz asarām, man liekas, viss. Vrod zalaizi? Nevajag tikai punktiņi šeit viegli, jā, jūs varat, lai jūs zināt, ko vajag darīt, lai jūs jūtat, ka nu, kaut kas ar kaklu, tāpēc, ka, lai mēs gribam atbrīvot jostas daļu, jā, mums obligāti kakls vajag atbrīvot. Īstenībā var just muskuļi, kur viņi ir. Jā. Sevišķi, kur viņi ir cieti, tur tā kā riktīgi. Pārsvarā, kad cilvēkam saka, atslēbināt seju, viņš tā kā nevar tā kā nedaudz tā kā to pieatvērt to muti uztaisīt, jo tik viss saspringts, ka tā kā, nu... Man tagad arī darbs tāds tikai tik daudz jārunā, es vienkārši, nu tā kā, es pat jūtu, ka man ir ļoti cieti. Un jūs visu laiku stāvat uz taisnām kājām. Ot vajag drusciņ, nu, samainīt pieradumi, ja, lai iemācīties stāvēt drusciņ ar saliktam kājām. Jūs varat vienu kāju iztaisnot, bet, nu, pēc tam būs pagrieziens, jā. Jo man likās, ka es stāvu ar ieliekt tā nedaudz pēc sajūtas. Drusciņ, jā, drusciņ. Bet laikam vairāk kaut kur mugurā es pat šūpojos vienkārši. Ot, skatieties, tā, kā jūs gribat izdarīt apmēram, nu, kulenīties uz priekšu, jums vajag drusciņ salikt kājās. Ot, lai mēs gribam atbrīvot mums jostas daļu, ja, mums obligāti vajag salikt kājās. Nu, te man arī ir vislielākā problēma visu laiku. Nu, ot, ja, tāpēc, lai atbrīvot un lai mēs varam kaut ko izlabot, ja, vajag tā ot pa daļam kontrolēt, kājas salikti, jostas daļa atbrīvota, kakls stāv pareizi, šeit mēs atbrīvojam. Bet tām kājām ieliekums ir, nu, tā kā reāli. Nu, pavisam nedaudz, jā. Jā. Nu, ot, es šodien arī, ot, pēc tam jums varu parādīt video, ka cilvēki dansu, sporto dansašana vai kaut kādi tur vingrojumi cilvēki taisa, un visu laiku viņi drusciņ, nu, ar saliktam kājām. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai mēs gribam atbrīvot sev jostas daļu, mums obligāti vajag, nu, to izdarīt. Tā kā kājas būs iztaisnoti, mēs nevaram atbrīvot ne kakls, ne jostas daļu. Šādā tad ļoti lielas prietas mums uz taisnām kājām visu laiku. Cik jūs varat nostāvēt stundas uz tādām taisnām kājām? 17 nesam nostāvēt. Ko jūs darat? Nē, nu, mēs pasākumu organizējām, bet tas reāli 17 stundas uz kājām bija, un pēc tam es jūtu, ka man noies kaut kāds nervs un mugurā jau sāk. Nē, nu, tāpēc, kā karavīri stāv, karavula, ja, tur vai kaut kas, ja, ot, kāpēc viņi pēc tam nokrīt? Tāpēc, ka smadzenes mums, nu, nevar visu laiku kontrolēt ot, tādu schēmu, kā enerģetiski, tur nepareiz viss iet. Jā, un... Jūs par organizāciju strādāt? Es pasākumu skaitājos, bet... Stresēji? Šeit ļoti daudz.
lidošanas karolīnu. Aerodījumā veitu. Jā. Mums te ir, jā? Siguldā. Jā, viņš Tad lido. pasaulē mums ir ļoti daudz. Tur tā kā jātrenē. A jūs sāk strādāt tagad? Nu, aerodromā? Jā, 12 gadus. Nē, es tagad zinu, ka pa ziemu tur. Ziemā Siguldā nav, bet cik tur pasaulē ir, tā kā, tur. Nu, jā. Bet jūs šeit Siguldā sāk strādāt? Tagad ir, jā. Jā? Jā, mājā ir vadā, jā. Viņš tā kā instruktors pats tur arī proti tur. Nākamais braucat trenēties pie jums, jā? Jā, jūs gaisā varat to izdarīt, ko mēs nevaram. Jā. Tur laba koordinācija. Citiem cilvēkiem rādīs taisnot kājas. Viņš lido ar tādām kājām, un pēc tam saka, man bija taisnas kājas. Viņam parāda video, viņš tāds šokā. Man likās, ka taisnas bija. Nebija. Tāpēc tā kā cilvēks atbrīvo smaceni, viņam kājas, viņš saliek kājas. Kā embriona, mazais cilvēciņš, kā viņš var tā. Nedaudz labāk. Kaut kur 10-15 centimetri no zemes. Apmēram, jā. Tā, sākam ar gurģiem. Posolīti uz priekšu. Tā, mums labāk. Sāk man nerādīšu, kas ar runā jādara vienkārši ar gurģiem. Sanāk arī uz salocītām kājām. Jums ļoti slikti pleci strādā. Un kad čigānieši danso, izdarīt, atbrīvoja. Un tā, Man liekas, ka man tā kā krūtis nestrādā. Es redzu, jā, jums tur kaut kādi... Jā, gurni labi iet, jā, bet tā kaut kā Augšā ir ļoti, tā kā... sastīta tā, jā. Kad mēs palaižam un aiziet kā šūska. Līdz pat rokām. Kas ar rokām? Viņam jāzemē kā tāds astotnieks uz zemes. Tā kā ar katru. Sanāk, jā, 8, jā, šāds. Un šeit 1, otrs. Ne vienlaicīgi. Jā. Vai bezgalībā astotnieks, kā jā, nosauc. Viens aiziet, otrs. Jā, strādājot ne ar rokam, ar pleciem, zināt. Iztaisnojot rokas. Vo. Rokas jums ir brīvi. Jā, un te tas pats galva augs uz augšu, uz otrs uz leju. Tas pats princips. Un ērkoju. Tad diezgan daudz niekšu. Jā, bet jānostīkā. Pareizi ielikat galvu. Jūs drusiņ pacelat uz otrs, uz leju uz odiņš maksimāls. Jā, salicat kājas. Smaida uz lūpām. Un pēc tam... Elpojam, sākam ar gurņiem. Tad daudz kas, jā, nav vienkārši. Sarežģīts, jā. Liekam iekšā jums smadzenēs jaunu failiņu. Tagad, jā, jums plecos redzu stīvums. Bet tie pleci arī no muguras neaiziet. Tagad tas Visi no gurniem kā aiziet un viss ķermenis. Un kājas un viss pilnīgi. Чуть-чуть спокойнее, Виталик, очень форсируешь. Спокойнее и расслабленнее. Не пытайся делать, играй. Физкультурой заняться. Не-не-не. Здесь.
Te arī tā aste. Uz priekšu. Sanāk, Viņa ir jānotur vai viņa kustās? Viņa nedaudz varbūt kustās, jo noturēt mēs nevarēsim vienmēr tādā. Ja būvi kustās, jā. Nedaudz ieliek to uz priekšu, bet nu tā kā, lai... Atslābinām, ieravjums atslābinām. Varbūt, nezinu, ja vizuāli kā ja aiztaisīt acis, iedomāties, ka jūs esat upē. Un tā kā jūsu priekšā ir kaut kādi akmeņi, un jums tā kā ūdens tā kā turp, šurp, tā kā, nu pat pie pleci varbūt aizies tā kā nedaudz drošāk uz priekšu. Bet te vairāk akcents tieši no šito vietu. Rokas jau tas, kad mums jau sanāk, tad mēs varam noskatīt rokas pareizi, elpu pareizi. Nē, te jau aizgājāt riņķi kaut kādu mēs vienkārši uz vietas uzkrāt. Paskatieties, kā jums pēdas saka staigāt. Jā, tā ir ļoti labi, jā. Jums vajag mainīt tā smaguma centrs, lai nestāv uz vienu vietu, lai jums staigā. Nesteidzamies. Jūs varat tālāk iet pāpli. Pāpli? Iemacē ar pociņu tām. Kā staigāt? Jā. Tas jau nākamais level. Tā kā mēs te stāvējam, mēs varam arī pagriezties. Tā kā ar krūškuri, ar pleciem. Kad šitas ir, nākamais mums aiziet kājas. Tur jāpastāvē. Bet tā doma skaidra, jā, ka visi ķermenis. Sanāk, ka tajā kustība ir uz to pusi, tāds kā? Sanāk, tā kā iedomājums, ka ļoti smaga, jā, tu vienkārši nevarēsi tur tā pirkstu. Tad gribētu šeit aplis iet, jā? Jā, tā kā vilnis pa visu ķermeni, jā. Redzi, man visu ķermenis. Jā. Kājas, pleci. Nedaudz iepastrādā pie rojas. Sergiem vispār te labi sanāk, jā, viņš tur var ar vienu roku. Tev redzam, ka tu pārņem tā ļoti zini tā. Bet te nūjai viņi ir tā kā, lai pašai, jā, viegli kūs. Tas traks. Jā. Jums, zemākajā daļā viņa nestrādāja. Ja? Strādājot ne ar rokām, ar kājām. Tā kā bērnībā jūs šupajaties, ja? Jums vajag arī izmantot šito inercijas spēku. Vitāļi parādīja. Jā, viņš grib uzsvērt uz to, ka nevis te no rokām viss sākas, no kājām. Ja šeit es akcentēju, ka no gurniem, un viss aiziet, jā, un pārējais tur, vai šeit no kājām. Lai mēs gribam samainīt kaut ko, mums vajag samainīt pierādumi, kad kustāties. Bet mēs tagad taisam jaunu failu galvā. Un tā kā jūs to darat, ja,
Es gribu, lai jūs iemācījās ar kājām strādāt tā, kā mēs kaut ko darām ar rokām. Un zots uz leju. Jā. Tas pats princips 90 grāmi. Bet jums celgalas iet uz priekšu. Un šeit ļoti svarīgi, lai būs stūris un naba iet uz to puse, uz kādu iet taisna kājā. Pakontrolē, jā, deguns un jūs skatāties uz to pusi, kur iet taisna kājā, iztaisnota. Celgalas ar otru kāju maksimāli atpakaļ. Jā. Un tā jums būs izmaiņas ar gūžu. Vitālij. Jūsu auditorija ir tas iet. Ja? Un zots uz leju. Arī šeit kājām. Un redzat, ka jums atkal celgalis aizies uz priekšu. Jā. Šeit ļoti svarīgi kontrolēt. Viņa šajā stāvē. Jā. Tais stūris, lai būs. No sākuma tas būs ļoti nērti. Bet pēc kaut kādu laiciņu, kauliņi un muskulīši būs jaunais faili. Zots vēl uz leju. Jūs varat bet pazaudēju smaidu. Jūs visu laiku turēt kociņš. Ir mirklis, ka viņi lido. Tā kā jūs taisat pagrieziens. Parādīju, Vitālij, ka kociņš, ja? Jā. Ot skaties, viņš visu laiku aiz vienu roku tur vai aiz otru. Jā. Šeit vajag. Jā. Lai viņa lido, jūs varat tā, atbrīvot. Un atbrīvot. Malacis, jā. Jūs tā vēda, ka jūs tālu rokas viens no otru ņemat. Centribēdas šeit, jūs paņemat šeit un visu un aiziet jau nepareizi. Jums jāņemt uz šeit, jums jājūt. Tuvāk otrai rokai, to lielo astapināt. Iedodiet. Jūs var tā darāt. Un šeit turat. Jums vajag tā. Katru reizi viņš krīt. Ir mirklis, ka viņa lido. Redzat? Jā. Malacis. Jūtat, kā tā vieglāk. Un strādāja drusciņi ar plecām. Nevajag visu laiku tikai ar rokām, ja? Un skatieties, es šeit nekustās. Un jūs drusciņi ar šito roku tādu uztušanu taisiet. Ne ar pirkstiem, ar šito vietu. Jums vajag ar kājām, lai impulsi iet no kājām, starpīs ķermeni un atkal jūs šeit ķerat. Jums vajag, lai viņa kubā un lido. Ir kaut kas mājas līdzīgs priekšmās.
Nu, mēs atradīšu Es domāju, viņš ir čais. sev lāpstē vai kāds. Вот так как мы sakam mainīt pieradumi, kā kustoties, mums kauliņi un visi muskulatūra, viss tur sāk mainīties. Un tad mēs varam, pareizi kaut ko sākt darīt. Nu, kaut ko tā var būt. Ja? Zots. Un redzat, jūs ar rokam tagad strādājat. Jums nešupojieties. Вот saķeriet вот šito, kā bērnībā šupošana bija. Вот tā, ka jūs kājām druskuļi uz leju, uz augšu, uz leju, вот izmantojiet šito spēku. Талик, вот попробуй, вот, чтобы вот это пружинивание было, чтобы он за счет пружинивания ловил. Tu vienkārši stāvi, jā? Jā. Taisni. Давай. Расслабь плечи. У тебя плечи уходят вперед, назад. Leci ar. Un kā es redzēs, ka kaut augšu uz leju, uz augšu uz leju. Maybe we can make massage. Man. I should relax. Daudz domā pa nulli laikam. Jā, par rokām kājām. Nu, te jāpasītā, te jādara, jā. Tad būtībā ir pirmais atkal, kā kājās iesaisties tur. Tas tad ir te ir laist pārējām galvai mums otru. Sanāk, bāze mums, jā, visu šitos vingrinājumus, kas stāvam pareizi, asti uz priekšu, galva uz augšu, sots vai iekšu. Šitas ir bāze. Tu pareizi, vai mēs ar nūju, vai mēs vēl kaut ko darām. Spēlēt. Jā, ar tiem pleciem. No все стороны. Lec atpakaļ. Atpakaļ, ko viņš man pateica, jo es dažreiz aizmirstu pats, tu domāju, kurš savu dabā. Lec atpakaļ. Diezgan grūti. Ir tāds vingrojums par šo mums. Viņš diezgan vienkārši. Lec atpakaļ. Ксюш, возьми ту большую Руки палку стайсни. и попробуй делать то же самое. Un mēs tā. O. Вот молодцы. Jūs tagad redzat, ka jūs salikt kopā kājas, pēdas un pleci un rokas. Te nesteidzies. Tā, mēģini. Lec atpakaļ. Es saprotu, tu tam nevarēsi tik ātri un rokas taisni. Un es sanāk, ka tikai ar pleciem. Не вибрируй. Ты такая все время. Leci vienmēr lejā, ja? Dažreiz gribas pacelt. Ceļās, jā, Jā. trauši. Lejā pleci, atpakaļ pleci. Tad uzreiz, kad sāc šo vingrojumu, pirmais fokus uz leju, atpakaļ un tad sāc. Jo grūti, ja uzreiz nūju paņem, to dari. Bet tā noķeršana, kas ar burnu vai vienkārši Ar burnu un plecu, jā. ar burnu un tā. Un tagad pāpi. Un tagad pāpi. Helikopteris lido. Par visu ķermeni. Jā. Nākamais, jā. Izdarām šādi.
ko mēs iemācījāmies šeit, ka mēs varam paust paņemt. Strādājiet ar kājām, ne ar rokām. Ar kājām, ar visu ķermeni. Pieslēdz kājas. Skatieties, kā jums pleces stāv. Maksimāli atpakaļ, krūts uz priekšu. Un šita daļa, вот šeit kā tāds trianguls iet uz priekšu. Kad sapratām, ko jādara, tad mēs pareizi uztamies. Es domāju, tas jābūt tā, kā mēs mājas. Kсюш, kājas nestrādā tev. Вот izmanto kājas. Во. Сейчас тут есть где развернуться. Место. Ну. Я тебя буду знать. Это спац, я как на 90 градусов. Зачем друг друга? Ксюш, коленка на согнутой ноге назад. Прямой угол, относительно прямой. Молодцы. Стопу поставь так же. По-моему, skatās uz durvīm, ne? Jāskatās tur, lai Skatieties tur, jā. Pleci pieslēgas. Kājas. Galvas uz augšu. Zots uz leju. Плечи назад. Zodiņš uz leju, jā? И шею, и плечи. Ксюш, назад. Iztaisnojiet kāju šitā. No. Jūs varat pārbaudīt pacelt pirksti ar kājām, lai jūs jūtat, kas šeit jums noticis. Sakām, ko mainīties, bet tur visi šitie vilceni, fascijas vilceni iet līdz kākām veidām. Jūtat, ka jūs maināt kaut ko ar pirkstiem, un tur kaut ko mainās. Ļoti svarīgi galvā, lai cilvēks jūt, ka viņam no pēdas līdz galvas vidē iet šita līnija visi. Jā. Tagad jādabon koks un no rītiem pie jūras. Es katru rītu, jā. Ļoti, man to ļoti patīk, tāpēc, ka, vieglāk jūtāt, kādu procesu jums tur ķermenī iekšā iet. Un, tā kā kaut kad, pēc tam, tā ir paradis siteni. Es gribēju, man jau pats organisms paprasījās, ka gribas izskast sevi. Šeit tāds princips. Mēs sītam to. Mums tā kā pielīgums. Redzies, varu tā iesist, varu tā palikt. Tā kā jūs ejat uz pirti, jūs arī varat izmantot ar slotiņu, ja tā lai šitais impulss iet tur iekšā. Tāpēc arī šeit un paliek. Un, lai tas efekts būtu lielāks, sanāk, mēs vēl kāju griežam pret nulli, sanāk, tā kā var vienkārši sist, var vēl ar roku sist. Pretī, jā, nāk. Varbūt kā bez ieraduma, varbūt sāpīgi sākumā. Stāv jau tā pierod, kad rītos, un patīk sevi izkaltāt. Aizņem uz augšu. No sākumā pamēģinājiet, tā kā jūs kaut ko darat ar kājām, ja, iztaisnot roku, ja, un arī ar visu tā iztaisnotu ķermeni, redzat, ka tā ir sit. Mēs ar kāju
tam kociņš. Šeit vēl stiepjamies, arī nav maz svarīgi, ka mēs izstiepjamies un tajā momentā vēl savu ies. Jā, tur es pamainīju, bija šādi, ale augšu bija jāpamaina šādi. Tas bija šādi. Tagad šādi. Tad mēs nesitam pa mugurkaulu. Tad mēs sitam pa šitiem muskuļiem, kas ir uz sānos. Я буду стрелять. Это один из показателей. Хороший, качественный капиллярная система. Сходим к Ксюше, пускай она тебя полечит. И ты ее можешь полечить. Там есть программы, как раз ей почки найдите. И там почки активизируют. Как раз почка работает. Сходи. Лена, а ты приходи сюда. Пускай там происходит все. Круто. Это kā mugurē arī nostiepta. Pa lāpstiņām sistēma muguru kaulu. Tad ir nostiepta. Ну, с детства я сейчас лечила. Tālāk, kauliem ir sāpīgi kauli. Sergij, ko mēs varam vēl parādīt? Tagad vēl 5 minūtes, ja, iemet viņam tā pagrieziena uz kaklu. Nu,
Nāciet pie manis, es jums parādīšu. Lai jūs sapratat, uz kādu virzienu mēs ejam. Ielieciet man, nāciet uz šito pusi. Ielieciet man šeit roku. Un jūtāt. Jūs tagad dzirdēt. Un ielicat uz šito vietu. Es atbrīvoju sev starpstrēmā. Ja? Ot jūs varat arī to iemācīties, tā obligāti vajag, katram cilvēkam iemācīties un darīt. Tā pagrieziens, jūs, skatāties, es varu ielikt ausi uz plecs. Un pēc tam jāelpot uz šito vietiņu. Un drusciņ taisīt pagrieziens. Un jūs sakat, jūtat visu muskulatūru. Viens variants, ka mums šeit Latvijā medicīnas universitātē un Eiropā no sākumā cilvēki saka mācieties, kādu muskuli ir, kā viņi ir. Ir cits variants. Jūs sakat, meklēt tur iekšā, kāda muskuliša jums tur iet. Un kā jūs varat ar viņam strādāt. Un pēc tam jūs būsiet zināt, ka šeit tāda muskulatūra iet, šeit tāda. Paspēlēt ar elpašanu un nolikšanu ausi uz, bet obligāti vajag drusciņ attaisīt muti. Un tā un galvu jūs kustāt pa apli drusciņ. Ja? Bet salikti kājas, ja? Un lai jūs jūtat, kas tur noticis iekšā, paspēlēt. Es domāju, jūs nevienu reizi savu mūžu nemeklējat, kas tur iekšā ir un kas tur noticis. Izmantojiet elpašanu. Tā kā jūs tagad ielikat ausi uz pleci, jūs varat paelpot, jāelpot. Es sapratu, ka tur nav plaušas. Ja? Jūs varat pacelt roku un paelpot. Un paskatieties, ka šeit ir kaut kādi tādi. Sanāk, jūs velkaties, jums nostieties kā stīga, ja? Jūs jūtat to diskomforts, bet tajā momentā paelpojat. Un jūs sajūtīsiet, ka vēl, ar elpošanu jūs varat vēl vairāk sasniegt. Vēl tā kā pastiept vēl vairāk elpošanu. Jā. Un tā kā jūs būsiet gaidat, un šeit ļoti interesanti, kāpēc, kāda atšķirība no sporta vingrojumiem joga, ja? Šeit mums ir tāda dziļa muskulatūra. Tā kā mēs gribam kaut ko darīt, apmēram kaut ko, ja? Mēs to darām ātri. Joga cilvēks saņem pozīciju, atslabinājies un sāk elpot. Как будет продышать? Изелпот. Lai mēs gribam izelpot asanu, tā ļoti svarīgi saprast, ka ir arī tāds variants, ka jūs saņemat pozīciju, atslabinājieties un sākat elpot ar šito vietu. Un ļoti interesanti, ka pēc kaut kādu laiciņu ir 2 minūtes, 3, tā kā jūs būsiet tā sēdēt, jūs jūtat, ka tur kaut ko sāk iet tālāk un tālāk. Ja? Ļoti interesanti. Tā kā cilvēks sēž apmēram tā, viņš var noliecieties tikai uz priekšu tā. Tā kā viņš būs sēdēt un lēni atslabināties un elpot, tad pēc minūti, pēc 2, viņš sāk tālāk. Pēc mēs tas sākam strādāt ar dziļu muskulatūru. Tā ir ļoti svarīgi. Ja? Pamēģinājiet nolikt galvu uz vienu pusi,
Un pēc tam iztaisiet šite pagriezieni, ka jūs, mācieties, ka viena kāja salikta, jā, un paskaties, kā jums tur iet, visa muskulatūra, visa šita fascija, ka tur sāk strādāt, kas jums tur iekšā. Ot redzat, Vitālijs, viņš attaisa mute, viņš uztrenēja tagad sev. Tā kā viņš pie mums atnāca, tad 2 gadu atpakaļ, ja, viņam, nebija tāda faila galvā. Tagad viņam ir, ka viņš un var kaut ko meklēt, bet starp kaifu jums vajag saķert tādu prieks, ka jums sakiet. Jā. Ja, un meklēt, ko es varu ar savu ķermeni, ar muskulatūru darīt, lai šitais prieks palielinās. Bet, piemēram, iet uz to pusi, Jā. Ir starpība šeit, uz kuru pusi es lieku galvu, vai uz abām to var darīt? Jūs varat uz abām. No sākumā jūs varat uz pretējo pusi, ja? Bet aste zem kājām. Stāvēt un elpojat un meklējat. Bet mums tur galva, tā kā mēs sakam trenēt, sāk iet endorfini. Bet mums tā būs kā joystick, ka mēs varam palielināt šitais, prieks, ka mums iet. Bet tā kā cilvēki sēž meditācijā, tā kā viņi pareizi visu dara, viņi grib vēl un vēl sēdēt, tāpēc, ka viņam šitais kaifs tikai palielinājas. Bet tā kā jūs nodarbojaties ar jogu un darat to lēni un skatieties, kādas izmaiņas tur iet un jūs elpojat un izelpojat asanu, tā būs šitais prieks tikai būs palielināties. Un tā kā jūs tā saķerat, kā reāls narkomāns jums to pozu, cik ilgi, piemēram, ir kaut kāds par turēt? 2-3 minūtes. 2-3 minūtes. Jā, nevajag vairāk, bet jūs pēc tam būs ātrāk un ātrāk, bet no sākumā jūs, tā kā jūs tikai, jūs saņem pozīciju un elpojat. Mums vaļā vienkārši elpu parasti. Jā, tā kā elpojat parasti, kā iet, tā iet. Un gaidāt. Un pēc kaut kādu laiciņu, sāk iet šitais prieks un jums pam, un kā, tā kā, mēs dodam temperatūru apmēram masla, kā mums būs. Eļa, ja, viņa, Kuras sviests, который тает? Да, который тает. Свiests. Tas sviests, viņš tā kā dodam temperatūru, sāk iet, būs mīkstāk. Ginečka. Es saķeru savus pendījumus. Uz Janšeņa. Un tev ir 10 minūtes.